Kāds ir jūsu uzdevums vai darbs vai pienākums zaļajā skolā? Zaļajā skolā es palīdzu bērniem un jauniešiem, kuriem ir grūtāk ar matemātiku, latviešu valodu, kurie iespējams stundā tik veiksmīgi neapgūst šo mācību priekšmetu, tad iepriekš saskaņojot ar vecākiem, es aicinu bērnu pie sevis un mēs brīvā formātā pie graudu kastes, pie galda, pie bumbas un visu kaut kur apgūstam to, kas viņiem teorētiski ir jāapgūst klasē. Un, ja darbiņš ir padarīts, tad mums ir kāda jautrāka spēle, kāda jautrāka aktivitāte, aktīvāka viss caur darbībām un rotaļām. Tālūk. Jā, tāda ļoti emocionāla pieeja bērniem pie jums, lai viņi justos labi ikdienā. Individuāli. Kā jūs izdomājāt strādāt tieši zaļajā skolā? Par zaļo skolu es jau biju dzirdējusi iepriekš, un arī šī lokācija, kur atrodas zaļā skola, viņu nevar nepamanīt. Un, es vienmēr esmu aizdomājusies, bet es nekad nebiju kaut kā saslēgusi, ka šī ir skola. Un man ļoti patika skolas koncepts un tā attieksme pret darbiniekiem. Un, tad es izdomāju, kādēļ, ka ir jāpamēģina. Tā. Jā, forši. Paldies. Super. Paldies. Ja vēlaties redzēt, kā tieši norit mācību process, piesakies izmēģinājumu dienai.